Mīļie esošie un topošie brīvprātīgie, ir apritējuši jau gandrīz 8 gadi kopš biedrības Svētās ģimenes māja sadarbībā ar Rīgas Austrumu Klīnisku universitātes slimnīcu sāk veidot brīvprātīgo kustību vēža pacientu psiholoģiskam atbalstam. Esam apmācījuši vairāk kā 200 brīvprātīgos, kuri jūta sevī aicinājumu palīdzēt pacientiem, kurus skārus diagnoze vēzis. Pēc slimību profilakses un kontroles centra datiem katru gadu Latvijā tiek reģistrēti aptuveni 11,000 jaunvēža pacientu. Slimnīcas mediķi iespēja robežās cenšas ar katru pacientu aprunāties, sniegt atbalstu, taču pacientu ir ļoti daudz, bet laika sarunām gaužām maz. Ķirurgiem ir jāoperē, māsām un sanitāriem jāsteidz no palātas uz palātu. Slimnīcā strādā arī sociālie darbinieki, psihoterapeits un kapelāni, taču arī viņi nevar veltīt katram vēža pacientam tik daudz laika, cik būtu nepieciešams. Tāpēc mūsu atbalsts uzklausīt mierīgu sarunu vai pavadīt uz kādu procedūru ir ļoti svarīgs un vajadzīgs. Brīvprātīgo kustību turpināja savu darbību iespēju robežās arī Covid pandēmijas laikā. Šobrīd esam ieplānojuši aktīvi atgriezties slimnīcā, lai apmeklētu pacientus. Tiksimies 23. aprīlī 17:30 Svētās ģimenes mājā Vecerīgā Klosterielā 5 uz pirmo brīvprātīgo apmācību. Uz tikšanos gaidīšu!